Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties Pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir par to, ka mēs strādājam kopā pie tā, lai savās laulībās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, cik svarīgi ir pateikt paldies. Un es ceru, ka visus šos uzdevumus, kurus mēs jau esam pildījuši, mēs varam pārvērst arī ieradumā. Tas nenozīmē, ka vienu nedēļu es esmu teicis paldies un viss ir izpildīts. Nē, mums tas ir jāpārvērš par ieradumu, un šis ieradums ir jāpielieto katru nedēļu. Un tas ir saistīts ar visiem uzdevumiem, kas ir pāru izaicinājuma ietvaros. Un tagad par šīs dienas uzdevumu. Pēc Eurostat datiem 2024. gadā Latvijā bija viens no augstākajiem šķiršanās rādītājiem Eiropas Savienībā. 2,8 šķiršanās uz 1000 iedzīvotājiem. Vidējais Eiropas Savienības rādītājs bija 1,6 šķiršanās uz 1000 iedzīvotājiem. Latvijā tas bija par 75% augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Parasti šīs laulības neizjūg vienā dienā, tās izjūg pamazām. Un viens no labākajiem veidiem, kā stiprināt mūsu laulības, ir kopīga lūkšana. Vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā 6. pantā mēs lasām: Nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Mēs dzīvojam laikā, kur mums ir daudz dažādas atbildības un rūpes. Neviens mums nav solījis, ka mums nebūs problēmu vai rūpju, bet mēs šīs rūpes varam nenest vieni paši. Mēs tās varam nest Dieva priekšā. Un bieži vien šīs rūpes mūsu ģimenē pārvēršas spriedzē. Tie var būt naudas jautājumi, tie var būt jautājumi, kas ir saistīti ar bērniem, tas var būt darbs, tas var būt nogurums. Un kad visas šīs lietas paliek par daudz, tad vīrs un sieva sāk vainot viens otru un cīnīties viens pret otru. Bet tas jau neatrisina šīs spriedzes problēmas. Šīs spriedzes problēmas atrisina tas, ka mēs kopā kā laulātie varam sadoties rociņās un iet kopā ar visām savām problēmām pie mūsu glābēja Jēzus Kristus lūgšanā. Kopēja lūgšana pāriem ir brīdis, kad pāris saka: mēs negribam ļaut rūpēm un raizēm valdīt par mūsu dzīvēm. Mēs tās nesīsim mūsu valdnieka priekšā. Un ja mēs savas rūpes un raizes nenesam Dieva priekšā, mēs tās bieži izgāžam viens uz otru. Bet, kad vīrs un sieva lūdz kopā, viņi pārstāj būt pretinieki un kļūst par komandu un kopā saņem spēku cīnīties ar visām šīm ikdienas lietām. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Šonedēļ katru vakaru atrodiet mirkli, kad jūs varat kopā lūgt. Jūs varat lūgt par visām lietām, kas jūs uztrauc. Tās ir finanses, tā ir nākotne, varbūt tās ir kādas praktiskas lietas, kuras vajag sakārtot. Lūdzat par visām lietām, kas jūsu dzīvē rada spriedzi. Ņemat šīs lietas un velkat viņas savā lūgšanā pie Dieva žēlastības troņa. Ja ir nepieciešams, uztaisiet sarakstu ar šīm lietām. Katrs no jums nosaucat vienu rūpi, kas šobrīd jūs nospiež visvairāk, un aizlūdzat viens par otru. Un tāpat katrs nosaucat vienu lietu, par ko jūs esat pateicīgi savā dzīvē. Šīm lūgšanām nav jābūt pareizām, un šīm lūgšanām nav jābūt garām, bet šīm lūgšanām ir jābūt patiesām. Un kad mēs kā pāri nākam Dieva priekšā ar lūgšanām, mēs saslēdzamies kā komanda un saprotam to, ka mēs necīnamies viens pret otru, bet mēs esam vienā pusē. Un kad mēs nākam Dievu priekšā lūgšanā, tad turpat vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā 7. pantā ir brīnišķīgs apsolījums.
kad mēs būsim nesuši visus lūgumus Dievu priekšā, tad Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu saprašanu, pasargās mūsu sirdis un mūsu domas Jēzu Kristu. Un ja tas pasargās mūsu sirdis un domas, tas var pasargāt arī mūsu laulību. Jo tā vietā, lai sagaidītu kaut ko viens no otra, mēs kopā gaidīsim uz Dievu. Es ticu, ka jums ar Dieva žēlastību izdosies. Uz tikšanos nākam pirmdien! Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv